Ir pagājuši 75 gadi, kopš Valmierā veidojās un attīstījās basketbols. Tas bija laiks, kad arī citās Latvijas pilsētās dibinājās komandas, un kā motivācija straujai basketbola attīstībai bija Latvijas nacionālās izlases izcīnītais pirmais Eiropas čempionu basketbola tituls. Laikam ejot, basketbols iemantojas lielu popularitāti, un te nu jāpateicas tā pamatlicējiem un viņu pirmajiem zīmīgiem sasniegumiem. Tā ir pati tā pirmā labākā bilde, pirmais panākums, tās vārds, pirmās sporta spēles. Sākās tas mūsu uzvaras gājiens, tas ir 59. gadā. Pēc tam jau tūlīt mēs arī, mēs gan bijām jau 59. gada vasarā uzvarējuši Latvijas Spartakiātu, tā tika dibināta divās grupās. Mēs bijām tajā Laukrainā, tur mēs visus apspēlējām, tā mums bija tā pirmā, šitā bija otrā jau. Un tad rudenī mēs uzvarējām B klasē un tikām iekšā augstākā līgā. Šī ir tikai viena no daudzajām basketbola piezīmēm 75 gadu garumā, kas šobrīd aplūkojams Vidzemes Olimpiskajā centrā. Un skatoties uz citām gan tā laika, gan mūsdienās tapušām fotogrāfijām, Jānis Kaufmanis, kura ģimenē basketbols tiek spēlēts jau vairākās paudzēs, saka, mainījies ir ļoti daudz kas. Un, protams, visam līdzi augusi arī profesionalitāte. Noteikti, kad ir augusi. Galvenais jau ir atlētisms. Kā var to salīdzināt? Tas jau nesalīdzināms lietas. Mēs trenējamies 2 reizes nedēļā, otrdien, ceturtdien. Viņi trenējas 2 reizes dienā. Nevar jau salīdzināt, kas tagad jau ir tāda leiputerija. Toreiz ne kārtīgs bumbas, ne apavu. Mēs visi spēlējam tādās mammas čībiņas, tā kā balerīna. Ilgu laiku Valmieras basketbolā pavadīja arī Dainis Bērtāns, kurš jau iemantojas gluži vai leģendas statusu valmieriešu vidū. Un tāpat kā Kaufmaņa ģimenē, arī šajā basketbols nu jau ir paudžu sporta veids. Savas basketbolista gaitas Dainis sāka Rūjienā, vēlāk 14 gadu garumā uzvaras izcīnīts kopīgi ar valmieriešiem. Un tagad savu meistarību Dainis Bērtāns nodod jaunajiem censoņiem. Šī bija, man liekas, Valmieras vēsturē viena no tādām emocionālākām gan spēlētājiem, gan skatītājiem, jo bija ļoti grūta sezona un gala beigās bija ļoti patīkams rezultāts tādās diezgan stiprā konkurencē. Un ņemot vērā to, ka mums jākārtīgi maz leģionāri šeit, viens, ja nemaldos. Un to arī, vai pat var nosaukt par leģionāru, tāpat kaimiņu valsts pārstāvs no Lietuvas. Es domāju, ka tā komanda bija, kas varēja pulcēt arī daudz skatītājus. Jāteic, ka Valmieras basketbola gaitu 75 gadu garumā papildina vēl kāda jubileja. Šogad aprit 10 gadi kopš nodibināts Valmieras basketbola klubs, un salīdzinot ar laiku pirms tam, tagad tas jau spēlētājiem līdzās entuziasmam ir arī kā darbs, un atbildība sev līdzjutē priekšā ļoti liela. Valmieras basketbols ir pietiekami augstā līmenī joprojām, un to līmeni, godīgi sakot, nav tik viegli arī noturēt, jo mēs cik arī esam tajā Eiropas tirgu iekšējā un basketbolisti iet nāk un viss maksā un prasības aug visiem, un tāpēc spēlējot arī pret stipriem pretiniekiem, kuriem ir daudz lielākas ambīcijas, kaut kādas jau mums Valmierā tās ambīcijas arī tomēr ir nepieciešams, jo vienmēr mēs esam kaut kur bijuši paraksti tuvāk augšgalam nekā apakšgalam, un to arī tādā veidā vajadzētu arī noturēt. Jānis Baigs, kurš basketbola kluba Valmiera gaitām, kā tās prezidents sakoja 7 sezonu garumā no tā dibināšanas brīža, uzsver, ka uzņemtais kurs valmieriešiem tā arī turpmāk ir jānotur, jo, ja nebūs vietējās meistaru komandas, motivācija zudīs jaunajiem spēlētājiem, kuriem šobrīd tas ir mērķis, pēc kā tiekties.